ar čurājošo puisīti. Savienības nākamo gadu budžets tā arī netap pret un starp valsts interesēm ir tik liels, ka vienošanās nav iespējama. Gan lai par neuzstāvēt, tomēr ir skaidrs, ka ķēma no šī budžeta mums trāpīs. Gan zemniekiem būs uz faktoru vēl mūžību un cerību uz tāsākiem, gan labklājībai, kur tieši redzamāk patērijas fonda nauda. Ivo Jurkāns šonadēļ aizvadīja Briselē un savā reportāžā skaidro, ar kādu scenāriju mēs varam rēķināties nākotnē. Piestājas visās 3 Baltijas valstīs un Vācijā lauksaimnieku protesta simbols padomju laika traktors Belarus dienā, kad sākās sarunas par Eiropas Savienības budžetu turpmākajiem gadiem, beidzot sasniedza Briseli. Tiesa, vieta tam atradās nevis iepratim Eiropadomes ēkai, kur tas būtu pamanāmāks, bet vienā no šķērsielām. Bet jau tā 3. reizi esmu jau. Pirmā reize stāvēju tur, pavasarī biju tajā iekšā un tagad jau 100 metrus tālāk jau. Lauksaimnieku protesta akcijas Briselē nav neierastas, taču pārsvarā savu neapmierinātību ir pauduši veco dalību valstu, sevišķi Francijas fermeri. Tagad arī baltieši. Tā jau pati par sevi ir uzvara, ka šeit esam kopā. Mēs varam apvienot spēkus, lai prasītu vienlīdzīgāku attieksmi, kuru ceram, kā arī panāksim. Runa ir par platību maksājumiem, kas lauksaimniekiem ļauj kompensēt ražošanas izmaksas un piedāvāt konkurētspējīgāku produkta cenu. Jo maksājumi lielāki, jo lauksaimniekiem vairāk garantētās naudas un mazāka produkta pašizmaksa. Latvija, Igaunija un Lietuva atrodas saraksta lejasgalā, saņemot 3 reizes mazāk nekā līdere Nīderlande un aptuveni 2 reizes mazāk nekā vidēji Eiropā. Citiem vārdiem sakot, mūsu audzētais tomāts, izslauktais piens vai labība maksā dārgāk. Prasīt uzreiz tikpat daudz, cik augšgalam būtu nereāli, tādēļ mērķis bija pietuvoties vismaz tam līmenim, kas seko aiz Baltijas. Latvijas zemnieki nav gatavi atkāpties no šīm prasībām, tāpēc, ka tas, ko Eiropas prasības uzliek lauksaimniekiem un tie izaicinājumi, ar kuriem ir jāsaskarās, klimata pārmaiņas, daudz liberālāki tirgi ar 3. pasauli, līdz ar to ienākošais imports, vienkārši Eiropas lauksaimnieki tam nevar nostāvēt pretī, un arī mēs Latvijā nevaram ar savukārt ar tik nevienlīdzīgiem tiešmaksājumiem. Mēs jau zaudējam savu konkurenci šeit, Eiropā, un kur nu vēl ārējos tirgos. Ja saruna temats ir nauda, likumsakarīgi katrs ir par sevi. Baltijas lauksaimnieku protesti galvenokārt arī piesaistīja Baltijas mēdīju un Baltijas politiķu uzmanību. Vēl pirms samita visai bieži apzīmējums bija veto, proti sarunu bloķēšanu, ja piedāvājums neatbilst vēlmēm. Vairāk gan tas bija mēģinājums dot signālu, jo nevienošanās pēc būtības nozīmētu palikt turpat, kur esam. Mēs esam jau skaidri indicējuši, ka šis pašreizējais piedāvājums, kas ir no komisijas puses Latvijai, nav pieņemams. Līdz ar to šādu iespēju mēs nevaram izslēgt. Tajā pašā laikā skaidrs arī tas, ka mums nevajag aizrauties ar to, kā mēs nāksim, kā mēs liksim veto, ja visas 27 valsts ieradīsies ar šādām pozīcijām, tad vienošanos visticamāk neizdosies panākt. Līdz ar to skaidrs, mēs esam gatavi sarunām, mēs esam gatavi kompromisiem, bet arī mūsu interesi šajās sarunās ir jāņem vērā. Eiropas Savienības budžets veidojas no dalību valstu iemaksām. Top 3 maksātājs ir Vācija, Francija, Lielbritānija. Baltija atrodas lejasgalā un realitātē iemaksā mazāk nekā pēc tam saņem atpakaļ. Nākamo 7 gadu budžets bija paredzēts aptuveni 1 triljona eiro apmērā, taču lielākās donorvalstis iestājās par tēriņu mazināšanu, kas realitātē nozīmētu atņemt līdzekļus saņēmēju valstīm. Šis samits bija dīvains jau no paša sākuma. Lemšana notiek par finanšu dokumentu, kas noteikti Eiropas Savienības attīstību un nākotni turpmākos 7 gadus, taču pārliecība bija visai skeptiska. Pēc nevisai veiksmīgas pirmās nakts cerīgāk izskatījās nākamā diena, taču politiķi noturējās vien dažas stundas, pēc tam padevās. Viens no galvenajiem pretrunu ķīļiem ir krīze, bet nākamais 7 gadu budžets bija paredzēts vismaz par 5% lielāks nekā šobrīd.
Piedāvājums samazināt atdūrās pret ļoti jūtīgām jomām, kaut vai to pašu lauksaimniecību. Lielā mērā šī bija spēle uz savu valstu vēlētājiem. Kāpēc ir jāatbalsta kāds cits, ja paši nepārdzīvojam tos labākos laikus? The proposal on the table was not one I was prepared to accept, nor a number of other countries either. Piedāvājums, kuru sniedza Eiropadomes priekšsēdētājs Van Rompējs, nebija tāds, kuru es un vēl citas valstis varētu akceptēt. Mēs sēdāmies pie galda un mēģinājām atrast risinājumu, kurš būtu pieņemams Lielbritānijai. Mūsu pozīcija ir ļoti vienkārša. Nevaram atļauties palielināt tēriņus laikā, kad pašu mājās tie ir jāsamazina. Mūsu pozīcija bija samazinām vai vismaz atstājam esošajā līmenī. Tādas valstis kā Lielbritānija, Vācija, Dānija, Nīderlande, mēs esam tie, kas parakstām čekus un uzskatām, ka arī globāli ir jāsavalk jostas. It wasn't good enough for Britain, and neither was it good enough for a number of other countries. Pretrunīgi šī situācija ir arī Latvijai. Valds Dombrovskis Eiropā ir simbols tam, ka ieviešot taupības pasākums tie stimulē ekonomikas atveseļošanos. Bet tagad mums pašiem sanāk teikt, ka taupība ir nevietā. No otras puses skaidrs, ka tikai ar citu valstu naudu Austrumeiropai ir cerības izlīdzināties ar pārējo Eiropu. Ir cerības, ka tādas valstis kā Lielbritānija, Vācija būtiski mainīs savu pozīciju tādos lielos vilcienos. Skaidrs ir tas, ka šīs valstis uzstāja uz tālāko finanšu perspektīvas apjomu samazinājumu, kā es teicu, vēl papildus 30 miljārdu samazinājumu. Es pieļauju, par šīm summām arī ir iespējams diskutēt, bet arī visas valstis ir norādījušas, ka viņi neuzskata, ka tālākie samazinājumi būtu veicami uz kohēzijas vai lauksaimniecības rēķina. Tie ir būtiski punkti Latvijai. Bet, ja paliek gan donoru valstis, gan arī saņēmēju valstis pie tādām stingrām pozīcijām, tas jau nevieš cerības. Es gribētu teikt, ka mēs noteikti esam pavirzījušies šajās sarunās soli uz priekšu. Tiešām tās sarunas bija pietiekami konstruktīvas un kas bija pozitīvi, ka visas valstis bija gatavas runāt, ka nebija neviena valsts, kas atnāca un vienkārši diktēja noteikumus pēc principa, ka vai tā vai nekā. Visas valstis kaut kādās pozīcijās ir arī piekāpušās. Sarunu izgāšanās ir sliktākais no visiem iespējamiem variantiem. Latvijas lauksaimniekiem Rumānijas līmeni tika piedāvāts sasniegt vien 2020. gadā. Tālu, taču redzot, cik grūti gāja sarunās, tas būtu vismaz kaut kāds taustāms rezultāts. Tas, protams, nav labi, ka līdz gada beigām vēl nenotiek vienošanās, jo tas nozīmē to, ka būs jāturpina. 14. gadā nevarēs ieviest jauno politiku. Un tas nozīmē, ka turpināsies 14. gadā 13. gads, kas mūsu gadījumā, protams, mums ir mazāk nekā varētu būt, ja sarunas būtu beigušās. Bet mēs runājam tomēr par 7 gadiem. Un varbūt to 1 gadu mēs vēl varam pieciest, ja mēs atlikušos 6 gadus dabūnām normālu līmeni un to, ko mēs gribam. Paredzams, ka Eiropas Savienības valstu līderi pie sarunu galda atgriezīsies februārī. Ja vienošanās netiks panākta arī tad, ļoti iespējams, ka budžets tiks plānots nevis ilgtermiņā, bet katru gadu atsevišķi. Un tad šā brīža zemie maksājumi saglabāsies vēl ilgāk. Ivo Jurkāns, Sergejs Zavorotņevs, LNT, Briselē. Lūk, tādus stāstus mums sarūpēja šī nedēļa, kas beidzas ar pēdējo novembra svētdienu. Bet pati nedēļa, protams, nav galā, jo ziedošo ģimeņu koncertus pēc dažām minūtēm pārņems LNT ēteru stafeti. Lai jums izdevušās nākamās 7 dienas, par kurām mēs stāstīsim jau 1. adventē. Paldies un ar labvakaru! Basketbols